Labvakar! Labvakar visas dāmas, kas ir pieslēgušās. Lūdzu, ielieciet uzreiz plusiņus, vai jūs mani dzirdiet. Paldies, meitenes! Es ļoti ceru, ka arī tās dāmas, kuras es aizbiedēju ar divreiz ierakstītu ziņu, atgriezīsies pie mums uz prezentāciju. Dacē, varbūt sazinieties ar to meiteni foršo, kura bija nobijusies un ar numuru ienākusi, vienkārši, lai viņā nāk atkārtot ar vārdu. Lieliski, meitenes. Tātad šodien mums ir prezentācija 11. katalogam, kurš jau ir sācies. Un tātad izrunāsim par to, kas mums ir aktuāls, kas ir jāzina, varbūt, ko mēs šeit tad palaižam garām. Un, protams, kad pats pirmais, ar ko mēs sākam, tā būs tātad akcija mūsu jaunajiem konsultantiem. Tie, kas zina, maleči, kas nezina, vēlreiz atkārtoju, ka, lai jaunais konsultants saņemtu dāvanu, viņam ir jāreģistrējās. Reģistrācija var būt veikta šī perioda laikā vai 2 periodus iepriekš. Tātad vai nu 11. katalogā, vai 10. vai 9. katalogā. Ja viņš nereiz nav veicis pasūtījumu, tad viņam vēl joprojām darbojas šī jaunā konsultanta akcija. Tātad viņam jāreģistrējas, jānoformē un jāapmaksā pasūtījums šī perioda laikā, un tad nākamā periodā kopā ar pasūtījumu viņš saņem šīs dāvanas. Summas 21,99 eiro cenās un pēc kataloga un citās valūtās jūs arī redzējāt. Kas notiek šobrīd ar jauniem konsultantiem, ja pieņemsim 11. kataloga laikā konsultants veiks pasūtījumu, bet nebūs apstiprinājis apmaksu vēl. Tātad vai nu nebūs iemaksājis naudu, vai nebūs uzspiedis tieši pasūtījumam apmaksāt. Tad tas nozīmē, ka 11. periodā viņš šo pirmo soli nav izpildījis, un tā ieskaitītā nauda, kas iekritīs 12. periodā, tad skaitīsies, ka viņš ir pirmo soli veicis 12. periodā. Pie nosacījuma, ka 12. periodā priekš pirmā soļa būs vajadzīga tieši šī pati. Es ļoti atvainos, mani gandrīz gribēja izmest no programmas, man nezinām iemeslu pēc. Tagad mēs atjaunosimies. Tātad mēs runājām par pirmo soli, ja summa ir bijusi mazāka. Tātad šis pasūtījums viņam nesadz pirmo soli, šī summa, un tas skaitīsies kā izmēģinājuma solis. Tātad nākamā periodā 12. viņš paskatās uz vāka katalogam, kāda akcija ir pirmajam solim jaunam konsultantam. Un tad 12. katalogā šis konsultants var vēl paspēt ielikt starta programmā un noformēt pirmo soli. Ļoti, ļoti ceru, ka tas jums tagad ir skaidrs, kad es esmu izstāstījusi. Ja nav, jūs man čatā lūdzu ierakstiet, ja kaut kas nebija skaidrs. Tālāk mums ir arī atceramies starta programmas 2. 9. solis. Un ņemot vērā, ka jums rodas arvien vairāk starptautiskas struktūras, arvien vairāk jūs apzinat un sazinat savus paziņus ārzemēs, tad ņemiet vērā, kādas ir šīs summas citām valstīm, tātad 2. 9. solim arī. Jūs redzēt, sākumā ir eiro, pēc tam ir Lielbritānijas mārciņas, bulgāru, ledi, čehu kronas, poļu zloti un rumāņu lei. Jā, tātad šīs ir summas, kuras jūs varat izmantot, ja jums ar šīm valūtām ir kāds konsultants kādā valstī zināms.
Tālāk noteikti atceramies paraudziņu komplekts, kas ir iespējams. Ja tie, kas skatījās pagājušo prezentāciju, varbūt pamanīja izmaiņas, ka šī komplekta cena ir tagad augstāka. Ja pagājušais bija 4,89, tad tagad cena ir 5,29. Tas ir saistīts ar to, ka no šī perioda sākot šie visi paraudziņi tiks komplektēti maisiņā ar zipa aizdari. Tā ir tā kniedīgā tā kā lidostas maisiņiem, ka mēs ņemam tā plasmastīgā aizdara. Tātad maisiņš būs ar zipa aizdara, lai visi paraudziņi būtu vienu vietu. Tātad komplekts maksās 5,29. Jaunie konsultanti, kuri 11. periodā reģistrējas, tātad 11., 12., 13. periodu laikā varēs iegādāties vienu reizi šādu paraudziņu komplektu. Ja mums ir jārunā par datiem, tad Latvijā šie komplekti tika ļoti gaidīti, jo mūsu konsultanti vēlējās to iespēju iegādāties vairāk dažādus produktus. Lai to varētu izbaudīt, iztestēt, tad šie produktiņu komplekti ir ļoti, ļoti vērtīgi, jo viņiem tiešām ir arī labas cenas. Kas ir svarīgi? Nezinu, cik jums svarīgi, man tas ļoti likās svarīgi, ka mūsu jaunie konsultanti Latvijā visvairāk arī iegādājas šos komplektus un tiešām izmanto iespēju. Un laikam jau tāpēc jāsaka, no visām 3 Baltijas valstīm arī Latvijā varbūt ir visaktīvāk redzams, ka pieaug apgrozījums arī individuāli konsultantiem. Pieļauju, ka jaunie konsultanti tiešām ar šiem paraudziņiem sev palīdz un saviem klientiem tātad veidot pasūtījumus. Es uzreiz redzu čatā, ka Iveta vakar skatījās jauno konsultantu paraudziņu komplekts bija 4,89. Te ir 2 varianti. Vai nu tas bija jaunam konsultantam, kurš bija reģistrējies iepriekš, vai arī tāpēc, ka maisiņi varbūt vēl nav atnākuši. Tikko maisiņi atnāks, cena mainīsies uz 5,29. Ja? Es pirms nedēļas formēju, bija 5 kapekām tas, kas bildē. Redziet, jūs saprotiet, ka cena mainās atkarībā no tā, vai visas sastāvdaļas komplektā tajā brīdī ir pieejamas. Redziet, cik jauka mums ir čats, ka mēs spējam komunicēt un risināt uz vietas daudzus jautājumus. Atminamies arī to, ka vēl joprojām turpinās tā akcija. Akcija, kur par katriem 17,99 katalogu cenās mēs klientam varam iedot kuponu. Ja klienti sūta pa mazākām summām, tad tik un tā jūs saņemsiet kuponus, jo uz kopējo pasūtījumu summu šie kuponi dodās. Kas ir svarīgs ar kuponiem? Atgādinu, kuponus nav nekur jāreģistrē, tam ir informatīvs materiāls šoreiz, informatīva nozīme, ar domu, ka, ja jūsu klienti ir veikuši vairāk par 17,99, lai jūs šo kuponu viņiem varētu piešķirt. Un 12. periodā šie klienti jums atdos atpakaļ savu pasūtījumu, ko viņi grib no 12. kataloga, un kuponā norādīs, kuru aromātu viņi vēlas lētāk. Tātad kupons būs tikai un vienīgi šoreiz uz parfumērijas un parfīmiem un aromātiem. Atceramies, ka atlaide dodās 50% no melnās cenas. Jau 10. katalogā saņēmāt kuponus, tagad 11. Tad 12. katalogs būs tās, kurā jūs varēsiet beidzot šos kuponus tērēt. Gita, ja jums ir jautājums, noteikti jautājiet, rakstiet. Tā, jūs jau esat rakstījis. Paraudziņu komplektā ietilpst viss vai kaut kas konkrēts. Ja jūs atvainojiet, jūs jautājāt, principā tas, ko paraudziņu komplektā es te bildē mēģināju jau salikt, tas, ko jūs saņemat, tā tad ir testerīši 6 sieviešu aromātiem un 3 vīriešu aromātiem. No sieviešu aromātiem tas ir Donna Felice, Incognito, Pontador, Ferix Sensuelle, Beauty Café un Portojor. Vīriešu aromāti ir Celsius, Elements 8 un Elements 8 Sports. No krēmiem šajā paraudziņu komplektā ir Garderika dienas nakts krēms, Aquasmart viens paraudziņš, jo tam nav ne dienas, ne nakts, tas ir viens krēms. Tad būs Prolixter sērijai dienas un nakts krēma paraudziņš, un Renovage sērijai būs dienas un nakts paraudziņš. Tālāk būs, ja es nemaldos, 5 lūpu krāstu, es neredzu, man te virsū, dekoratīvās kosmētikas paraudziņi, tātad tie būs 5 lūpu krāstu paraudziņi,
no dažādām sērijām, lai jūs variet iztestēt pašu sēriju, kura ir mitrinošāka, kura ir biezāka, kura ir noturīgāka. Ja? Tad būs 4 paraudziņi, kas ir matu kopšanai. Tātad šampuns paraudziņš un kondicionieru paraudziņš krāsotiem matiem. Un zaļais, šis zaļais bija... nu tagad man jādomā, šis zaļais vai nu zilais, tas ir mitrinošais vai zaļais. Tātad arī šampuns un kondicionieris viens no šīm te vēl sērijām. Un ir 3 mājas produktu paraudziņi, tātad tas ir plīts tīrīšanas, cepeškrāšņu un plīts tīrīšanas līdzeklim, trauku mazgāšanas līdzeklim koncentrētais paraudziņš un deļas universālajiem pulverim mazais paraudziņš. Ir, ja? Nu, lūk, redziet, tad mēs tikām galā, un vēl viens elements, tātad turpmāk ir šis maisiņš, vēl, kurā viss smuki ir iepakots, lai jums būtu skaisti tas viss saņemams. Tātad par kuponu mēs arī jau tikām skaidrībā un galā. Un, protams, atceramies, ka šobrīd iet rekrutētāju programma. Tie, kas ir jaunie konsultanti. Ko nozīmē rekrutētājs? Tātad tā ir programma tiem konsultantiem, kuri pieaicina savā struktūrā reģistrēties jaunus cilvēkus, jaunus konsultantus, kas aktīvi turpmāk darbosies, vai arī tie var būt klienti, kur turpmāk pirks tev savai ģimenei, bet kuri reģistrējās un sāk formēt un apmaksāt pasūtījumus. Tātad jums, tiem konsultantiem, kuri rekrutējat, piesaistat jaunus konsultantus, tad tā ir akcija jums. Kas ir ļoti svarīgi? Personīgajam apjomam jābūt periodā 30 punkti. Jāpiesaista jaunais konsultants, kurš veiks pārsūtījumu ar starta programmas pirmo soli šī perioda laikā. Tātad atceramies, ja viņš iepirksties pirmo reizi tagad, nemazāk par 21,99 katalogu cenās, un būs nopelnījis šo dāvanu. Tajā brīdī viņš ir izpildījis starta programmas pirmo soli. Un tad kompānija pēc perioda noslēgšanās jums piešķirs apjoma atlaidi, tātad naudiņu par katru šo jauno konsultantu. Un, ja jums būs viens jauns konsultants jūsu struktūrā, kurš ir izpildījis šo soli, un pašiem jums būs vismaz 30 punkti, jūs par viņu saņemsiet 3,50 €. Ja būs vairāk par 2 un vairāk, tad par katru jūs saņemsiet 6 €. Paskatieties, cik tā ir fantastiska atlaide. Principā, ne ar vienu katalogu atlaidi gandrīz tādu summu nevar iegūt, kā šobrīd ir jauniem konsultantiem. Un vēl akcija darbojas 10., 11., 12. un 13. katalogā. Un kā jau jūs redziet, 10. katalogs mums ir beidzies, un ir arī saņemti rezultāti, kā tad 10. periodā jūs, konsultanti, kur piesaistījāt vēl jaunus konsultantus un klientus ar reģistrācijām, kā tad jums ir gājis? Kā jūs redzat, es esmu uzrādījis naudas summas kreisā pusītē, cik naudas vienībās cilvēks saņēma, cik tas ir piesaistīti jauni konsultanti, un labajā pusē jūs redzat to ciparu, cik tad bija šie rekrutētāji, kur tādu nosacījumu izpildīja. Un jūs redzat, 114 € saņēma par 19 jauniem konsultantiem viens rekrutētājs, viens līderis, kas ir Jeļena Pribušauskiene no Lietuvas. Tālāk redzam, 54 € saņēma par 9 jauniem konsultantiem viens cilvēks, 48 par 8. Un, kā jūs redziet, tad, kad jau ir runa par 2 jauniem konsultantiem, šādu nosacījumu izpildīja 36 līderi, un vienu jaunu konsultantu piesaistīja 84 tātad rekrutētāji. Kas ir ļoti, ļoti svarīgs? Šie ir dati par visām valstīm, kurās darbojas eiro valūta. Tas ir gan par Baltijas valstīm, gan Eiropas valstīs, kurās jau ir šīs eiro valūtas. Kopā par 10. katalogu kompānija izmaksās saviem rekrutētājiem 1650 €. Tātad par šo akciju. Es redzu, ka jūs man rakstiet, man 10. katalogā viens jauns konsultants izpildīja pirmo soli, bet man neko neieskaitīja. Runājot par ieskaitīšanu, tātad šodien tika veikta atskaite, no Krievijas tika apstiprināti dati un tika solīts, ka uz vakarpusi šīs naudiņas tiks ieskaitītas. Alla un Iveta, uzrakstiet lūdzu man precīzi,
Uzrakstiet man lūdzu precīzi e-pastā šo konsultantu numurus, kuriem it kā nav ieskaitīta nauda, pārbaudīsim, vai visi nosacījumi ir izpildīti. Es jums rīt varēšu sniegt par viņiem konkrētu atbildi. Ja? Ja nauda neienāk, dodiet man ziņu. Nu, lūk, kā jūs redziet, kopā tika 10. periodā piesaistīti 310 jauni konsultanti, un to izdarīja 152 rekrutētāji. Gandrīz vidēji jāsaka uz vienu rekrutētāju, gandrīz sanāk 2 jauni konsultanti bijuši. Tā kā rezultāts ir labs, bet ņemot vērā, ka tā ir naudas akcijas, ļoti ceru, ka nākamā periodā būs vismaz 5 jauni konsultanti uz vienu rekrutētāju bijuši, jo tā ir, teiksim, dzīva nauda, ko jūs varat saņemt no kompānijas. Un vēlos arī parādīt, kā tas ir bijis valstīs ar citām valūtām. Tātad Lielbritānijā ir piesaistīti 19 jauni konsultanti, un to ir izdarījuši 10 rekrutētāji. Kopā kompānija izmaksās 92 mārciņas šiem rekrutētājiem. Bulgārijā bija 35 jauni konsultanti, un 19 rekrutētāji šo ir izdarījuši. Viņi saņem kopā 365 levi. Levi tas ir gandrīz 2 reizes vairāk kā eiro. Tātad eiro naudās ir jāizdala uz 2, tad aptuveni jūs sapratīsiet, cik tas ir. Čehijā bija 33 jauni konsultanti, ko piesaistīja 19 rekrutētāji. Rumānija. Tā ir valsts, kas sāk tikai šajā brīdī vērties vaļā, kur vispār tikai sākam attīstīt biznesu. Jūs atceraties, nesen Poliju vērām vaļā, tagad strādājam pie tā, lai atvērtu Rumāniju. Un Rumānijā ir 201 jauns konsultants, ko ir izdarījuši 41 rekrutētājs. Te ir tas vidējais cipars, gandrīz 5 jauni konsultanti uz rekrutētāju. Tas ir tas, ko es saku, ka noteikti mums pašiem arī savā valstī vajadzētu darīt un Eiro valstīs. Rumānija. Inga noteikti var braukt uz turieni vai noteikti mēģināt sapazīties ar kādu rumāni aktīvu un iesaistīt savā struktūrā, lai ir savs cilvēks smāk rumāņu valodu, jo viņiem tā valoda ir pavisam specifiska. Tā kā jūs redzat, ka šī akcija strādā, un viņa vēl strādā 11., 12. un 13. periodā. Esiet lūdzu aktīvi, tā ir nauda, ko jūs variet saņemt par to, ka vienkārši pastāstiet citiem par iespējām. Un šīs summas nav tik lielas, kas jaunajam konsultantam jāizpilda, vai tā būtu tāda ļoti sarežģīta lieta. Vai Rumānijas jaunos rekrutēja no Eiropas Savienības? Rumāniju rekrutē uz vietas. Rumānijā ir menedžeris, Rumānijā vērsies pārstāvniecība vaļā, teiksim, tāda office daļai ir šeit, bet menedžers un tāpat kā Polijā būs, un viņi tiešām to dara uz vietas. Sāk uz vietas paši rumāņi. Man arī ieskaitīta 18 eiro līta, es apsveicu, tātad tev ir 3 jauni konsultanti bijuši. Lūk, protams, atceramies, ka lai mums visi pašiem iet uz priekšu, arī kompānija iet uz priekšu, un Faberlikam rudenī plānojās 20 gada dzimšanas diena. Maskavā tā būs 1. oktobrī ļoti skaists un krāšņs pasākums. Tomēr, ņemot vērā šī gada februāra pieredzi, tad, kad mēs organizējām Rīgā plašu pasākumu priekš mūsu Eiropas līderiem, pārsvarā tur bija Baltijas valsts, paldies ar tiem tai dāmai, kas atbrauc no tālākas puses. Arī esam nolēmuši šo brīnišķīgo pasākumu, kas būs Maskavā, mēģināt nodublēt un atvest pie jums visiem tuvāk un atvest to uz Rīgu. Un Rīgā tātad svētku asambleja, kur Faberlik 20 gadi tiks svinēti, būs 28. oktobrī. Jā, ļoti skaistā vietā, Splendid Palāce. Ieliku bildi, lai tie, kas nav bijuši Splendid Palāce, redzētu un zinātu. Tas savulaik bija kinoteātris Rīga, kurš šobrīd ir atrestaurēts un ļoti krāšņs, gribas teikt, pielīdzināt tiešām operai un nacionālam teātram ar lielu kvalitātes zībi. Un tātad šajā brīnišķīgajā zālē notiks skaists pasākums. Lita prasa, vai jāpērk biļetes. Lita, ņemot vērā, ka tu esi no Īrijas, parasti no Īrijas, ne šodien no Īrijas, bet parasti no Īrijas, tad es tev teikšu, ka lidmašīnas biļeti noteikti tev jau jāpērk. Bet pārdošanā biļetes būs bišķi vēlāk, kaut gan mēs jau datumu esam beidzot noteikuši.
Un ir vēl viena lieta, līderiem Eiropā, Baltijā būs iespēja iegūt biļetu šo pasākumu dāvanā no kompānijas. Kas ir jādara? Šobrīd, tā kā jums jau ir šī rekrutēšanas programma no 10. līdz 13. periodam, piesaistiet pēc iespējas vairāk jaunus konsultantus, un, lai konsultantu apgrozījums ir pēc iespējas lielāks, tātad šo pašu akciju turpināsim arī 14. periodā, un tie 30 dalībnieki, kuriem būs visvairāk piesaistīti jaunie konsultanti. Pēc tam otrs rādītājs būs pēc šo daudzuma, mēs skatīsimies apgrozījumu. Tātad, cik liels apgrozījums ir nācis no šiem konsultantiem, kuri ir piedalījušies akcijā, un jums pašiem ir jābūt ne mazāk kā 30 punktiem katru periodu. 30 labākie, aktīvākie rekrutētāji saņems no mums, no kompānijas, šīs biļetes uz pasākumu dāvanā. Tā kā es ļoti, ļoti ceru, ka jūs cerausiet. Paldies, Dāt, kāds saka, viņas sarunām rezultāts. Laikam tāds arī ir rezultāts, ka pēc brīnišķīgām tikšanās ar līderiem dzimst jaunas idejas, vēlmes un līderu ieteikums mēs ņemam vērā. Un tik tiešām kompānija piedāvā 30 labākajiem. Pirmajā līnijā ir tikai iet runa par personīgo grupu, tikai par pirmo līniju, tātad jūs sev, kur reģistrēsiet. Tā kā, tas ir tāds brīnišķīgs, es domāju, akcija, par ko jūs visi priecāsieties. Ņemot vērā, ka jūs reģistrēsiet tagad ļoti, ļoti, ļoti daudz jaunus konsultantus, neaizmirstiet, ka mums darbojās ātrā starta bonus. Ātrā starta bonus tātad no 8. līdz 14. periodam reģistrētiem jauniem konsultantiem, kuri nolems 9 periodu laikā no reģistrācijas brīža strauju biznesu attīstīt un sasniegt jaunas kvalifikācijas, šiem līderiem darbosies ātrā starta bonus. Tātad, ja būs sasniegts direktora status, pieņemsim, tad 2 reizes pēc kārtas noturēt šajā periodā, tad 1000 eiro tiks izmaksāti konsultantam. Lielbritānijā tas ir 800 mārciņas, tātad katrā valstī pēc savas valūtas, bet līdzvērtīgi 1000 eiro valūtai, summai. Ja šis konsultants ļoti, ļoti jums staraus un izpildīs vecākā direktora status, tad viņš saņems 1500 eiro. Tas ir tikai 2 reizes noturot šo statusu, jo plusosies 1000 par direktoru un 500 par vecāko direktoru. Ja būs sudraba direktors, saņems 3500, jo tātad 1000 par direktoru, 500 par vecāko un 2000 par sudraba direktoru. Savukārt, sasniedzot zelta direktoru, šim klāt vēl nāks 3000 par zelta direktoru līmeni. 2 reizes noturot, visi šie konsultanti, ko jūs tagad reģistrējat, viņi ir potenciāli jūsu struktūru līderi, viņiem šis ātrā starta bonus darbosies. Un ņemiet vērā, ka tā ir brīnišķīga iespēja jums izaugsmai. Savukārt, ja šie cilvēki noturēs vēl 6 periodus pēc tam šo kvalifikāciju, tā lai gada laikā kopā sanāk 8 periodi, viņi saņem vēlreiz tieši šīs pašas summas. Tā kā mēģiniet reģistrēt un uzreiz piedāvāt arī sadarbību un biznesu, vai cilvēki zina par iespējām. Protams, mums ir arī brīnišķīga akcija tiem, kas ir kādu laiku bijuši kaut kur prom vai bijuši atgājuši no kompānijas Faberlic, ja viņi 4. vai 8. periodu laikā pēdējo reizi ir apmaksājuši pasūtījumu, tad viņiem strādā aktivizācijas akcija, atgriežamies biznesā, kas saucās, un beidzot pasūtījumu par 22,49, viņiem būs 3 produkti dāvanā. Tātad plīts un cepeškrāsni tīrīšanas līdzeklis, mūsu brīnišķīgie trauku koncentrāts mazgāšanai, kas ir trauku mazgāšanai, un būs arī roku krēms no sērijas Pro Rookie. Šie 3 produkti būs saņemami uzreiz izvēlam pie šī paša pasūtījuma, kad viņi viņu formē. Un atceramies, ka jūsu atskaitē jūs viņus varat atšifrēt, kuri piedalās šajā akcijā. Jums ir atskaite, saucās tekošie rādītāji.
Un tekošajos rādītājos šie konsultanti tiek iezīmēti spilgti dzeltenā krāsā. Tātad visi, kas ir tik koši dzelteni, var šajā akcijā piedalīties. Ņemat un zvanat. Mēs izsūtam no kompānijas puses viņiem informāciju. Tomēr, kā es jums atgādinu, nevienmēr viņi uztver mūsu sūtīto, tāpēc ļoti svarīgi, lai jūs viņiem zvanītu un atgādinātu un vēl konkrēti izstāstītu, jo tad ir pilnīgi cita saruna. Ines raksta, mums ir čats tavā starpā. Maleči meitenes čatojiet, es ik pa laikam, ka ieraugu vārdu Linda, tad es noreaģēju, ka kaut kas laikam tiek rakstīts man. Es tagad uzkāros. Meitenes iezīmējiet man ar plusiņiem, mīnusiņiem, lai es saprotu, ar mani ir ekrānā viss ok, vai es... Nē, neuzkāros, ja? Labi, paldies. Ines, iespējams, tev Lielbritānija šoreiz bišķiņ pievīla. Nu, lūk. Tātad, runājot tālāk, protams, arī parunāsim par to, kas mums jauns nācis katalogā, kādi vēl mums, kā saka, papildus tiek doti rīki, ieroči, lai mēs piesaistītu vairāk klientus. Tātad nav it kā jauns produkts, tomēr ir klāti nākuši jauni toņi, šķidrajām, skaistajām acu līnijām, kas ir perlamutrīgi spīdīgi, tad vasarā viņi koši ļoti, ļoti labi saskan ar mūsu jauno apģērbu līniju, kas ir kompānijā tāds košām kubas rakstiem. Un tātad šie divi toņi nākuši klāt. Kā jūs redzēt, ir brīnišķīgi iespēja parādīt, kā plastiski var izvilkt vai ar kādu avangardu dodziņu, kā dažādas līnijas var vilkt. Pacīm parasti man likās, ka divi veidi ir. Šodien, kad es ieraudzīju šo sarakstu, sapratu, ka jāskrien mājās un jāmēģina, kā tad pie katras situācijas acis izskatīsies. Tā kā noteikti varam piedāvāt šos te krāšņos acu lainerus, ir ceļš tagad vasarā. Tālāk mums ir bāze skropstām, ko liek zem skropsta tušas. To noteikti var piedāvāt tām dāmām, kurām patīk ļoti akcentēt acis, kuras tiešām mīl nevis tā saukto dabiskumu, bet kurām patīk tāds izteiksmīgums liels. Un liekot šo bāzi zem tušas, tiešām tušu vajag mazāk un acu skropstas ir daudz izteiksmīgākas. Kā mēs to ieteiktu? Ne tikai, ja jūs vizuāli redzat, ka sieviete koši krāsojas, ir ceļš ļoti daudz jaunietis tā dara, bet arī dāmām, kurām ir brilles, tā kā man. Jo tām stejām, kurām ir brilles, diemžēl zem brīļu stikliem acis vizuāli tiek samazinātas. Un mums vienmēr gribētos izcelt acis, mēs esam spiestas tātad acis paspilgtināt daudz vairāk. Un lai nebūtu jāņem 10 dažādi līdzekļi un laineri, tad vēl papildus, tad šī ir tāda brīnišķīga iespēja, kā tieši noakcentēt skropstas ar bāzi. Es uzklāju ar bāzi, bišķi apžuva, kamēr es vienā acī klāju, otrā jau paspēju nožuvu, un tad liku tušu. Es esmu no tiem, kas mīl kārtīgi iztušēt acis, lai skropstas būtu kārtīgi redzamas. Mākslīgās nemīlu, bet, teiksim, šī bāze tad glāba manu acu skatienu. Tā kā noteikti atrodiet jaunus klientus, briļainās dāmas, kuras ikdienā spiestas nēstāt brilles. Ir jauns produkts no Lakrīnas sērijas, tie ir 3 veidi dezodoranti. Ļoti pārsteidz šis zaļais, ko jūs redzēt ekrānā, jo viņš ir ar pipermētru. Un tik tiešām pasmaržojot šo dezodorantu, ir izteikta kārtīga pipermētras smarža. Tā kā jūs redzēt, ir ar mandelēm, ir ar vīģēm, tātad augļu, saldenums, mandeļu un pipermētras, tātad šis mentola aromāts. Noteikti variet izmēģināt dezodorantu, mums ir kvalitatīvi. Nezinu par noturību, neesmu mēģinājis, bet līdz šim esošie dezodoranti, kas ir rullīši no Faberlic līnijas, man dienas laikā nav jāatjauno bijis nekad, jo es esmu no cilvēkiem, kas mēdz tvīstīt, sevišķi, ja ir bezgaisa telpa vai stiltāks laiks, un man ļoti patīk šie dezodoranti, jo man nav tie rullīši, kas mums ir kokvilnas, un vismaz tie noteikti nav jāatjauno dienas laikā. Pieļauju, ka kvalitāte tāpat, vienīgais ir mainīti aromāti. Ja ir kādai uzreiz jau ko teikt par šiem dezodorantiem, tiešām labprāt uzklausīšu. Un, protams,
brīnišķīgs jaunums ir šie proteīna batoniņi, kas beidzot ir mums pieļaujami, iespējami un ievedami. Un kad tos proteīna batoniņus parasti iestaka vai nu no rīta, rīt pienāks, ja? Vai nu no rīta ir iespējams, kad maz ko gribās un enerģiju vajag organismam, jo rīts ir stācies, vai arī ļoti liels, ka tā ir uzkodas starp ēdienu reizēm. Un tātad šie batoniņi nav lieli, viņi ir ļoti spēcinoši, viņi ir sabalansēti gan vitamīnu, gan visu vielu ziņā. Arī tām dāmām, kas plāno ieturēt slēdo līniju, noteikti būtu jāizmēģina šie batoniņi. Ja viņi jums pēc garšas der, tad tas būs noteikti lielisks produkts slēdās līnijas ieturēšanai. Kā jūs redzat, gaišais batoniņš ir ar kopusta rieksta garšu, un tumšais ir ar šokolādes garšu. Es vēl pēc taviem batoniņiem neesmu tikusi. Šos mēģināšu, ja vien noliktavā būs. Nu jā. Tieši tā Dace, Inga, jā, Dace, es arī gaidu, vēl nezinu, kad būs gaidāmi. Ļoti, ļoti ceru, ka pēc iespējas ātrāk, jo gribas nogaršot un pamēģināt. Tālāk no jaunumiem, kas mums ir, tātad tie ir apģērbi jauniešiem skolniekiem. Kas ir pozitīvais moments, nelieli apģērbu daudzumi bija ievesti arī Rīgas noliktavā jau uzreiz uz vietas. Tātad tie, kas pirmie veica pasūtījumus, un tie iespējams bija mūsu VIP konsultanti, kas sasniedzot noteikti līmeni var iegādāties jaunumus no nākamā kataloga jau 2 nedēļas iepriekš. Tātad daudz izmantoja šo iespēju, veica pasūtījumu, un viņiem par pārsteigumu prece nāk uzreiz. Tātad ne visa kolekcija, ne lielos daudzumos, bet daļu mēs jau esam sākuši ievest. Tie, kas redziet, Dace jau raksta, 2 preces rīt būs klāt. Dace noteikti gribēsies saprast arī no tevīm atsaukšanu, kā tad ir, kāda ir kvalitāte, kāda ir atbilstība izmēriem un kā vispār tas viss izskatās. Tā kā noteikti visos čatos rakstiet arī savus iespējas par kādu no produktiem, ko jau saņēmāt, lai varat palīdzēt jauniem konsultantiem un esošajiem, kuri vēl nav testējuši, lai viņi jau zina par šiem produktiem. Runājot par bērnu apģērbu līniju, tagad jau liela daļa iet uz autopasūtījumiem, bet, ja mēs atceramies, ka pagājušajā gadā mēs vispār netikām ne pie viena no šiem produktiem, tieši kas bija bērnu apģērba skolai, tad šogad es ļoti priecājos, ka šī situācija ir mainījusies. Ar zupām viņas ir, jā, es skatos, jūs te čatā rakstat par zupām. Par zupām ir tā, ka ir jāņem vērā, ka tur nav garšu pastiprinātāji. Ir jāpierod pie dabīgām garšām. Tālāk runājot vēl atpakaļ, atgriežoties pie skolas lietām, jūs redzēt, ka bērniem būs ne tikai skolas formas, bet būs arī brīnišķīgie skolas aksesuāri, gan pedāļi, gan pārtikas kastītes un dzērienu trauks un sporta tērpam maisiņi, tā kā zīmuļi rakstāmie, atstarotāji. Tātad tāds riktīgs pilns komplekts. Varēsim gan puišus, gan meitenes nodrošināt, tā kā stūtiet, piedāvājiet un, lai kā saka, mūsu Faberlic drēbēs staigā visi stilīgie skolēni Latvijā arī. Vēl ir jaunums, kas būs tikai nākamā kataloga jaunums, bet jums kā konsultantiem pasūtījumu formēšanas 2. solī tiek piedāvāts šāda akcija, Beauty Café Caprice, jaunā smarža, Caprice tātad, kas ir gardēnijas, rožu augļu aromāts, kur ir akcija, iegādājies 2 un 3 saņem dāvanā. Tā kā uz doto brīdi ir iespēja par fantastisku cenu iegādāties jaunumu, lai jūs jau variet rādīt saviem klientiem, jau varat iepazīstināt. Ja mēs skatāmies uz pašu sēriju Beauty Café, tad Beauty Café ir vienas no populārākām smaržām, jo tās ir tās smaržas, kas ir ar astīti un kas ar šleifi. Ar šleifi un pūdera aromāts. Tas pats Beauty Café vienmēr atgādinājis ir tos laikus, kad pašas bijām mazas un vecmāmiņām varbūt kāda atcerās bija tādas kartona kastītes ar pūderi un nevis kompakto, bet to birstošo pūderi, un tad viņas tā ar vatīti pa to pūderi ņēma, gāja tāds brīnišķīgs mākonīts apkārt, un tieši šī pūdera smarža ir arī Beauty Café pamatā. Šis būs kaut kāds jauns sastāvs, jauni aromāti. Runā, ka esot gardas un noturīgas. Noturīgas viņas ir. Gardas, man gribētos ticēt, ka gardēnija, augļi un
ziedi, ka tas ir tiešām no šīs ļoti garšīgās sērijas, kādā veidā garšīgās, kad ļoti patīkami aromāti tie esot. 14 kapekām, ja pērk 3 gabalus, redziet, Dācija uzrakstīja. Jūs redzat, ka cena ir tiešām pastakaina un brīnišķīga. Šobrīd uz doto brīdi es jums neesmu minējusi neko katalogā par produktiem, kas ir bonusi par pirkumiem. Es arī neplānoju šodien to darīt, jo, ja mēs atveram šo katalogu, tad mēs no 2. līdz 25. lapas pusē principā redzam visus bonusus par pirkumiem, kas ir viens pēc otra, kas ir ļoti krāšņi un kvalitatīvi un teiksim, tādi ļoti pieejamām labām cenām. Noteikti vērsīšu jūs uzmanību, ka šis ir 2. izpārdošanas katalogs, un šajos katalogos bija ļoti liels atlaides, un ir ļoti liels atlaides arī smaržām. Uz doto brīdi ir tā, ka mēs strādājam priekš klientiem uz to, lai viņi iegādājas produktus un pēc tam saņem kuponus. Esiet ļoti uzmanīgi, jo kupons sniedz 50% atlaidi. Tomēr vēršu uzmanību, ka šajā katalogā 11. Ir pat lielākas atlaides Valentīna Judaškina smaržai Rose, nekā pēc tam tās būs iegādājams uz kuponu. Kādā veidā tas ir? Šobrīd ir akcija Valentīna Judaškina Rose smaržai, ka iegādājoties 2 aromātus, cena ir -60%. Tātad cena ir 17 līdz apstīšos, man liekas, 99 par vienu gabalu. Nākamā periodā klients varēs iegādāties pērkot vienu smaržu ar 50% atlaidi. Tāpēc es vēršos uzmanību, ja jūs ziniet, ka jums ir klienti, kuri vēlās Judaškina aromātu Rose iegādāties un jau kādu laiku minstinās, jo tā cena viņiem nav bijusi pieejama. Atrodiet 2 klientus un piedāvājiet viņiem šo fantastisko iespēju iegādāties 2 smaržas, kurām būs 50% atlaide. Pārējie aromāti, kas te katalogā, tur ir gan 40, 45 un arī 50% atlaide, ļoti daudz ar jau tagad labām atlaidēm. Tā kā, varbūt teiksim tā, ka šoreiz kuponi ir ļoti jauki un labi, un es to, ko noteikti izmantoju, es viņus uz mazajiem aromātiem izmantošu, jo uz lielajiem šajos 2 katalogos principā cenas ir bijušas ideālas. Starmīti jautā, vai Judaškina Golda jebkad būs vēl. Lieta tāda, ka Starmīti ir arī labās ziņas, jo Judaškina Golda līdz šim mēs nevarējām ievest, par cik to nepieļāva sastāvs. Uz doto brīdi jau var iegādāties paraudziņus no Judaškina Golda, kuri jau ir ar jauno sastāvu formulu. Tātad aromāts nav mainījies. Tur bija tīri sastāva problēmas bija ar krāsvielu. Tātad aromāts ir tas pats, paraudziņus jūs jau variet iegādāties, tiem jau jaunais sastāvs ir viena maza lieta, ka mēs vienīgais vēl neredzam un nezinām tieši, kad mums tiks piegādāts kārtīgās normālā tilpuma pudelēs šīs Golda smaržas. Bet mēs viņus gaidām kurā katrā brīdī, kā jūs redzēt no februāra, marta, kad tika konstatēta šī problēma, kompānija ņēma vērā pārtaisu. Tātad maina ražošanu, jebkurā katrā brīdī šīm smaržām būtu jānāk. Tā kā ir plānots, ka Golda būs. Inga raksta tieši tā, parasti, ja ir kuponi, tad arī katalogā. Par šo mums bija saruna šoreiz ar Maskavu, ka laikam paskatās kārtīgi, kad dod kuponus un kam dod atlaides. Aromāts fantastisks. Paldies, Linda. Gold, my favorite. Brīnišķīgi mēģināt, ka es spēju kādu arī iepriecināt šodien ar šo informāciju, ka tas Gold tuvojās. Lūk, tātad atceramies 2. 9. solis arī starta programmā. Mums ir, pirms tam mēs runājam par summām, šeit jūs noteikti apskatieties, atgādināšu, ka sākot no 2. līdz 9. solim jaunie konsultanti var iegādāties komplektus par fantastiskām cenām, atkarībā no tā, cik liels bijis viņu iepriekšējā kataloga pasūtījums. Ja kataloga pasūtījums ir bijis 90 eiro iepriekšējais, tad šajā periodā tas soļa komplekts būs par eiro 99 iegādājums. Ja bija 45 eiro, tad būs iegādājums par 5,99. Un mudiniet un stāstiet saviem konsultantiem, cik ir izdevīgi iet starta programmas soļus, jo paskatieties, 2. solī ir Grand Prix 3 produkti,
Tātad šampūns un maska vai kondicionieris matiem, sarēķinot summu, kas ir aptuveni 19 eiro. Konsultants to var par 1,99 iegādāties. Savukārt, nākamais solis ir sadzīves ķīmijas produktiem, pēc tam ir krēma airstream sērija, tad ir dekoratīvā kosmētika, sadzīves ķīmija, atkal eksperta sērija, dekoratīvā kosmētika un aromāti. Tā ir brīnišķīga iespēja, teiksim, izvest cauri visiem šiem soļiem un jaunam konsultantam par ļoti labām cenām iegūt produktus. Vai kādreiz parādīsies pārdošanā veselības produkti Krievijā ir pieejami? Runājot par veselības produktiem, tos produktus, kuru sastāvā viss ir kārtībā, mēs ievest drīkstam. Kā jūs redzat, mums jau parādās gan zupas ir parādījušās, gan šie proteīna batoniņi tagad parādās. Diemžēl viss sortiments, kas ir Krievijā, nav iespējams šobrīd Eiropas Savienībā. Un ir tā, ka Krievijai tiek dota informācija, jau ir iedota sen, lai ražojot jaunos produktus, tiek ņemts vērā Eiropas Savienības prasības, un lai būtu iespējams šos produktus ievest. Diemžēl nevienmēr šīs prasības ražot neizpildās, bet tikko ir, mēs vedam iekšā visu. Noteikti, ko mēs nevaram ievest, nevienu veselības produktu, kas ir kapsulā. Visu, kas ir kapsulās, diemžēl Eiropas Savienībā ievest nedrīkst. Nedēļ paša produkta sastāv, bet diemžēl ir tehnoloģiskais process, kurā laikā pati kapsula tiek apstrādāta tā, kā Eiropas Savienībā nav atļauts. Tālāk. Ineste par rotas lietām. Rotas lietas mums nedod, jo uz viņām ir tik augsta muitas maksa, ka šīs rotas būs zelta vērtē, un par tādu cenu jūs vienkārši neviens nepirkstiet viņas. Ir domāts par variantu tagad Eiropas Savienībai piemeklēt līdzvērtīgu piegādātāju ar līdzvērtīgām rotām, bet šis jautājums neiet uz priekšu un nav ļoti aktīvs pagaidām. Vismaz man nav sniegtas nekādi komentāri un atbildes. Tā kā par rotām vēl joprojām mums šis jautājums ir stāpīgs. Par kapsulām tieši domāju, paldies, vai ir pieejami DNS PKM, ir certifikāti iepriekšējā bija, ir certifikāti pieejami DNS PKM, un viņus var izsūtīt. Tā kā noteikti, kam vajag certifikātus rakstiet, izsūtīsim tie, kas grib uz rokas certifikātus. Ir certifikāti. Ir tā, ka Latvijā un Eiropas Savienībā ir certificēti 4 DNS produkti, ko mēs arī tirgojam. Uz doto brīdi ir iestākts ļoti nepatīkams process ar dažām mājaslapām, internetu veikaliem, kuri tirgo nelegāli produktus, un šobrīd mēs esam iesākuši procesu, kas viņiem būs ļoti nepatīkams. Vajag ielikt mājaslapā, noteikti, Sarmīt, sakārtosim šo jautājumu un ieliksim. Paldies, ka pateici DNS certifikātu mājaslapā. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Šodien noteikti rakstiet, jo man ļoti patīk, ka mēs varam izkomunicēt DNS certifikātu mājaslapā. Varam jūsu svarīgos jautājumus atbildēt. Jo principā mana prezentācija šodien ir beigusies. Vienīgais, ko es noteikti vēl atgādinu, ka atcerieties, kad iespējams pasūtīt katalogus. Katalogus kā obligātos variet pasūtīt līdz 5 gabalām pa 35 centiem pasūtījuma otrā solī. Šie katalogi piedāvājas tikai un vienīgi konsultantam pašā viņa pirmajā pasūtījumā, katra kataloga pašā pirmajā pasūtījumā. Ja ar šiem 5 katalogiem ir par maz, tad katalogus variet iegādāties redzot šos te artikulus, tā kā jūs pasūtat preci pirmajā solī. Ja jūs pasūtīsiet 1 līdz 4 gabalus, tad katalogs maksās 70 centus. Savukārt, ja jūs pasūtīsiet 5 vai 10 vai 15, jebkādā veidā komplektā pa 5, šo katalogu cena būs 45 centi gabalā. Tā kā jūs redzējat Faberlic katalogus 11 un 12, 12 ir tik skaistu vāku, tik elegants, ka tiešām kā tāds dārgs sieviešu žurnāls, kur gribētu šķirstīt un šķirstīt. Tā, Faberlic Style žurnāli te nav, viņi mēģina nākt katrā pasūtījumā, ko mēs saņemam no Krievijas iekšā, bet atcerieties, ka jāmeklē Faberlic Style žurnāli.
arī jaunie numuri, jo viņi nemaksā dārgi, bet viņi ļoti, ļoti krāšņi. Es pati Public Style vienu numuru esmu tikai novaktējusi. Diemžēl to nosaka Krievija, cik sūtīt, un ir ļoti, ļoti žēl, ka viņi aptrūkstās. Bet es zinu, ka bieži vien ir tā, ka periods beidzās nebija, sāks nākamais, viņi atsūta arī vēl mums pienāk vēl nedaudz arī iepriekšējā perioda žurnāli. Noteikti viņas var iegādāties, jo informācija iekšā, kā saka, nenoveco. Vai pieejam Denas, vai pieejam PKM ir 2013. Gada modelis. Ok, tas der norādīt vajag. Katalogs ir skaists, bet nevar telefonu numuru. Jā, agrāk mums nebija glancēti, tagad glancēti. Jā, ļoti labi vēršat uzmanību ar ūdens noturīgo marķieru. Nu, tad jālīmē vienīgi vēl virsū. Tā, glancēts. Es pierakstu. Nevar uzrakstīt. Jā, paldies, ļoti laba informācija. Katalogam. Vai būs vēl kādi jautājumi, vai principā mēs šodien varētu arī teikt paldies viens otram un atvadīties. Atceramies, nākamo otrdienu atkal mums būs vakarā ne prezentācija, bet apmācība. Apmācība būs par tēmu vai dienīgi, ka es nemeloju, laikam bija pirmā tikšanās. Bulgāru katalogi būs, bulgāru katalogiem tirāžu esam palielinājuši. Iveta, Iveta Tetera, bija kaut kāds jautājums, ko es palaidu garām? Kad mājaslapā produktu nosaukumu būs pilnā latviešu valodā? Jā, es biju palaidus garām tātad. Nezinu, kad es zinu, ka mēs pie tā strādājam, un tā nav tik vienkārša cīņa, bet mēs to darām visu laiku. Tā kā. Labi, paldies jums, mīļš, uz tikšanos nākamā otrdienu apmācībās. Tiem, kas grib krievu valodā visu vēlreiz noklausīties, sāksim tad 8:00 šovakar. Paldies jums visiem, mīļš, uz tikšanos.